liels paldies Britu padomei par aicinājumu, jo jāsaka, mana otrā izglītība, mans otrs maģistrs ir gūts Lielbritānijā. Tieši tāpēc pirms 10 gadiem, atgriežoties atpakaļ, kopā ar tagadējo kultūras ministru Daci Melbārdi, mēs izlēmām lekt vilcienā, ko sauc radošās industrijas. Un ja mēs toreiz nebūtu Nacionālo kultūra politikas vadlīniju izstrādes darba grupās lēmušas, ka mēs rakstam par radošām industrijām, mēs pieminēsim, mēs spraudīsim mērķus uzdevumus, tad ticiet vai nē, droši vien, ka šodien un pirms 3 gadiem mēs nerunātu Latvijā par radošām industrijām tādā mērogā, kā tas ir pagaidām. Tiesa gan, pirms 10 gadiem nozare un iesaistītie cilvēki, kas kultūras mākslas jomā teica, ko tu iedomājies, radošās industrijas, kā tu mūs industrializēsi? Paldies, ka viņi tomēr ļāvās un mēs varam runāt par to. Tiesa gan, lai es pateiktu valsts ieņēmuma dienestā, ka es esmu radošās industrijas pārstāvs, jeb tagad Eiropā jau saka radošo nozaru pārstāvs, NACE klasifikatorā joprojām nekā tāda nav. Un mēs joprojām esam, kā mēs esam mācīti skolā, jeb šī izglītības dokumentos saņemam. Jāsaka to, ka es esmu teicamniece bijusi visu skolas laiku, man ir sarkanie diplomi, un es visu laiku joprojām mācos pārkāpt šīs teicamnieku kaut kādā veidā zīmogu vai, kas tas tāds. Mums visiem skolotājiem patīk, ka bērni ir teicamnieki, bet man tas sagādā grūtības vēl joprojām. Un es mācos no saviem 3 bērniem, kuri ir skolēnu vecumā, ir sākuma skola un ir ģimnāzijas pamatskolas vecumā. Un es mācos joprojām no saviem studentiem, un jāsaka, ka viņi tieši un bērnu draugi ir labākie skolotāji joprojām un tagad. Un ieklausoties viņos, mēs varam tikai, un es personīgi skatos uz priekšu, un kas tad viņiem īsti ir vajadzīgs. Man ir pieredze darbā, tā kā es esmu vecāks, es esmu 5 gadus bijis vecāku padomes vadītāja. Un man jāatvainojās droši vien ir bērnu skolas direktoram, ka iespējams, ka es tajā brīdī skrēju vilcienam pa priekšu. Bet katrā ziņā mēs esam vienojušies un mēs esam daudz ko panākuši. Un stāstu viducīrīs pastāstīšu par to, kā ar jau ģimnāzijas vidusskolas direktoru mēs mēģināsim sadarboties un stāstīsim tālāk. Tāpēc es esmu gan profesionālis, gan skolotāji arī, gan vecāks, protams, un arī vecāku pārstāvis, kas iezīmē šo dizaina domāšanas loku. Dizaina domāšana, iespējams, ka pirmajā brīdī šķiet, ka dizains, kas tad tas ir? Pildspalva, blociņi, somas, krēslus, kā jūs sēžat, jums ir ērti? Varbūt nevisai. Laika gaitā dizains ir mainījies no tā pirmsākumiem, kad mēs skatījāmies kā ornamentu, stilistiku, formu, funkciju. Un šķiet, ka dizains ir viens no tiem aspektiem, kurš vislabāk, jeb viens no pirmajiem patiesībā reflektē pārmaiņas. Krīze bija, varam teikt, ka varbūt mazliet vēl joprojām izjūtam tās sekas, un nevienmēr dizains ir formas taustāmā veidolā. Un pēdējos gados tas ir vairāk pat nemateriāls un veicina sadarbību, empātiju, kopā būšanu, bet ar jēgu. Jo jautājumi vienmēr ir kas, kāpēc, kam, kādēļ, kādā veidā un kā es to vislabāk varu izdarīt, nevis domājot par sevi, bet par jums, tam, kam tas ir domāts. Līdz ar to dizaina domāšana jau Eiropas mērogā un pasaules mērogā ir iezīmēta kā viens no nākotnes izaicinājumiem un nākotnes būtiskākajiem atslēgas vārdiem. Un es esmu patiesi gandarīta un esmu pateicīga Mikam un Luīzei par pirmām 2 lekcijām, jo jūs, tīpaši Somijas piemērā, jūs redzējāt praktisku dizaina domāšanas pielietojumu ikdienā skolas darbā. Kas tad ir būtisks dizaina domāšanai?
protams, ka tas ir konteksts. Ja jūs atcerētos, ko jūs vēlējāties darīt, vai par ko jūs vēlējāties kļūt, tad, kad jūs mācījāties skolā? Un vai jūs visi par to kļuvāt? Kurš kļuva par to, par ko viņš sapņoja? Es arī nekļuvu par to, ko es sapņoju. Bet tas nenozīmē, ka es neesmu daļai piepildījis to, ko es vēlējos, bet mazliet savādāk. Un tieši šī robeža pārkāpšana, kļūt un saskatīt iespējas konkrētajā situācijā, konkrētajā kontekstā, ir tas, kas ir būtisks. Vai jūs atceraties to, kā jūs jutāties skolā? Ko jūs varētu teikt 2-3 vārdos, kādas ir tās sajūtas, ko jūs no saviem skolas gadiem atceraties? Vai tas ir prieks? Jā. Un tieši jūs atcerēsieties netaustāmās lietas. Varbūt kādam būs aizvainojums, ko Luīza minēja, ka netaisnība, tas skolotājs toreiz bija netaisnīgs pret mani. Un tieši tas bija jūsu virzītājs. Jeb savukārt tas, kurš iedvesmoja, ierosināja, varbūt, ka tie ir vecāki, varbūt, ka tas ir draugs vai sabiedrības kāds līdzcilvēks, kaimiņš. Nu, ne obligāti tie esam mēs vecāki, ne jūs skolotāji, ne mēs kopīgi. Tas, ko es gribētu iezīmēt, ir tas, ka konteksts no jūsu un no manas skolas gadiem ir stipri mainījies un joprojām turpina mainīties. Rūpnieciski, protams, ka industriāli ir. Mēs mācāmies, izzinām, pētam, zinātkāre, gudrās specializācijas jau ir iezīmētas par Eiropas nākotnes virzītāju un pasaules. Trešā industriālā revolūcija nenozīmē, ka mēs manuāli strādāsim, bet tās būs gudri, attīstīti, tehnoloģiski, ar iejūtību, kur nepieciešams ne tikai faktoloģiski zināt, bet arī mācīt, sadarboties, savirknēt kopā, atrast jēgu, kādai tad būs. Un, protams, atkal un atkal pārkāpt pareizos priekšstats par to, ko kāds gaida no mums, kā ir darīt pareizi. Jo inovācijas un jauninājumi rodas tad, kad mēs neievērojam to, ko mums kāds ir nolicis priekšā un teicis, ka tikai tā darīt. Tajā pašā laikā mēs skaidri zinām, ja mēs vēlamies un gribam dzīvot labturības valstu dzīvi, ir pilnīgi skaidrs, ka mums jau tagad ir vajadzīgi 6 planētu resursi. Par laimi, mēs esam tieši tik daudz, ka mēs varam strādāt efektīvi, sastrādāties kopā un domāt ātrāk, racionālāk, efektīvāk, laimīgāk, priecīgāk, ja vien mēs paši to vēlamies. Darba vides ir mainījušās. Ja vien man būtu bijusi Mikas skolas bilde, kā ir skola, tad, protams, ka Google birojs tiktu aizvietots ar skolu, kādā bērniem patiktos dzīvot. Un patiktos būt kopā un patiktos darboties. Tas, ka mēs vairs nestrādājam pie darba galda, daļa, protams, to turpinās darīt, bet lielāko daļu tas ir īsi darba uzdevumi, projekti. Un ja man augstskolā kāds teiktu, ka es būšu arī projektu vadītāja, 90. gadu sākumā tādas profesijas vispār vēl nebija. Mani bērni sapņo, mazākais saka, mamma, es būšu YouTubers. Protams, arī es esmu teikusi, nē, nu tu ko, tas taču nav nopietni. Nu, kas tas tāds ir vispār? Bet tu zini, ka viņš var arī pelnīt, un viņš ir radošs, viņš dara to un to, protams. Bet patiesībā ne jūs, ne bērnu skolotāji, ne es nezinu, ko viņš darīs pēc 10, 20 gadiem, kādu profesiju viņš izvēlēsies. Un vai tas, ko viņš mācās šobrīd skolā, vai viņam palīdzēs, jebšu tas ir kaut kur ārpusē visa esošā izglītības ietvara. Manuāli strādāt būs vienmēr vērtība un arvien vairāk. Un ja pasaulē jau 3D printeri ir mājās, tad es domāju, ka paies vēl tikai 3-4 gadi. Un arī mūsu mājās ienāks 3D printeri. Vai skolā, kā mēs tos varam izmantot. Protams, ka pēdējais jauninājums, kas rudenī nāk tirgu, ir 3D printeri pildspalva, kuru brīnišķīgi varētu izmantot ģeometrijas mācīšanā un telpiskās domāšanas attīstīšanā.
jo skaidrs, ka arī mūsu interaktīvās tāfeles, lai kā mums viņas patiktu, nesniedz telpisku priekšstatu. Un domāt telpiski nenozīmē tikai to vien, ka mēs spējam orientēties 3 spriedēs, bet tas arī ir daudz plašāk. Sajūta, telpa, otra jušana cilvēka, kā tas izskatās. Un jāsaka, ja pat Dienvidāfrikā šis kungs ir spējis no otrais lietojamām vai jau nevajadzīgām lietām izveidot savu 3D printeri, es noteikti zinu, ka mūsu bērni darīs vēl daudz ko vairāk, jo viņi jau tagad ir pārauguši mani, tāpat kā arī studenti ir pārauguši, un man atliek tikai viņus ierosināt, virzīt, nevis mācīt, bet vairāk dalīties. Par skolu. Protams, ka mēs varam sēdēt pareizi klasēs, un man ir fantastisks prieks, ka es iesaistījos vecāku kustībā, kas arī bija gatavi pēc vecāko bērnu pieredzes veidot vecāku dibinātu skolu. Un par laimi direktors vecākā bērna izlaidumā teica, ja tu gribi, ko tu gribi, tad mums būs skolotāja. Un skolotāja Helga, patiešām tas ir tāds piemērs, ko Mika rādīja Somijā. Jākabs mācās 2. klasē, un mana lielākā vēlēšanās ir, lai pēc 4 gadiem, kad mainās skolotāji, šī integrētā mācība sistēma tikai turpinātu darboties uz priekšu. Jā, mēs ar skolotāju runājām, tas prasa no viņas empātiju, tas prasa vakara stundas, tas prasa iejušanos, tas prasa sadarbību arī ar vecākiem, jo mēs esam gājuši klasēs, un skolotāji paspēja rakstīt vēl blogu. Mums katru klasē ir savs blogs ar bildēm, viņi vēl fotografē, liek, tā kā, ja jums ir interesi, protams, ka varat izskatīt. Un otrs piemērs, ko es gribu teikt, ka matemātika ģimnāzijā nav tā mīļākā, tie brokoļi vai kas tur mums bija. Arī lielajiem bērniem ir par laimi skolotāja Gunta, kura, neskatoties uz to, ka ir 33 bērni klasē, spēja atrast katram to motivējošo individuālo piegājienu un matemātikā arī rezultāti, jo, protams, skolotājiem mēra rezultātu, kāpj uz augšu. Bet savukārt mani kā vecākam interesē, lai viņš saprot, lai viņš zina un lai ir jēga, kāpēc to mācīties. Sadarbība. Tas iezīmē šo sadarbības momentu, ka mēs kopā, jebšu mēs katrs atsevišķi zinām tik daudz, cik mēs zinām, bet toties sadarbojieties kopā ar vecākiem, ar sabiedrību, ar profesionāļiem, var rasties daudz vairāk un daudz lielākas lietas un daudz interesantāks mācīšanās process nekā vienam skolotājam sēžot klasē un būt vienam pašam. Nepavēlti jau sadarbība bija tā, kas laikam iztrūka pie iepriekšējās vai tikko vēl pārvarētās krīzes, un tā mums mācīja to, ka viens nav karotājs. Krīzes laikā radās ļoti, ļoti daudz. Vakar ministre teica, 18% pieaugums radošo industriju uzņēmumiem. Un interesantākais bija tas, ka savus spēkus un resursus bija atraduši nevis radošo nozaru pārstāvi, bet tieši ārpusē esošie. Palikuši bez darba, pēkšņi sāk domāt, bet ko es varu? Kā es varu darīt savādāk? Ko es vēl varu? Kas ir tas mans interesantākais un spēcīgākais, manas spējas, manas zināšanas, manas prasmes? Kā es to varu pielietot citā kontekstā? Nu, lūk, un līdz ar to arī, protams, ka ir ekonomika, ir nodarbinātība, ir prieks, ir visi pārējie sakarības, ko nes līdzi šāda uzdrošināšanās. Āfrikāņiem ir teiciens, ja tu gribi iet tepat, ej viens. Bet ja tu gribi iet tālu, protams, kad jāiet kopā. Es meklēju un domāju, taču mums ir arī tautas dziesmās. Tā mūsu dzīves ziņa jau ir tāda, ka sadarboties tālāk mēs varam vairāk. Un par ko ne arī to attiecināt uz izglītību. Un par dizaina domāšanu šajā sakarā mēs bijām uzrunāti kļūt par dizaina domāšanas vēstnešiem. Un es domāju, kas tad tas īsti ir? Tā latviski to varētu teikt, ka dizaina domāšana ir dzīves viedums. Un šķiet, ka viedums tieši
no tautas dziesmām nākot, ir tas, kas mums jau ir tik dabiski visiem ielikts jau šūpulī, tik dabiski mēs visi esam radoši, tik dabiski bērni grib dziedāt, dejot, zīmēt, skriet, lekt, izpausties, un tad vienu brīdi tas kaut kur mazliet paliek novārtā. Viens piemērs, kur man šķita brīnišķīgs uzdevums, interesants putnu būris. Bērns uzzīmējis par laimi. Viņa gadījumā tēvs ir ar mākslu saistīts, ar amatniecību, ar kokamatniecību, un tēvs bija jautājis, izrēķini, no kā tu viņu taisīsi, kādā veidā, cik tas maksās, kā mēs to varam izgatavot. Protams, ka abi divi bija uztaisījuši, aiznesuši uz skolu, un diemžēl uzdevums ir neieskaitīts, jo interesantums nav izpildīts. Savukārt, ja vien šāda pieeja būtu augstākā izglītības iestādē pie mums ar domu, ka tu ej sadarboties rēķinu prasi, mēs priecātos. Varbūt tās, ka nav vienmēr kritērijas, pēc kā vērtē skolotājiem priekšrakstos savos burtnīcās, ir tas īstākais, jo bērns pateica, ka es vairs nekad to nedarīšu un ir nolaidušās rokas. Bet šis ir gadījums, kur iespējams, ka vecāki piestrādās. Savukārt par dizaina domāšanu mēs mēģināsim un leksim par radošām partnerībām atkāpjoties atpakaļ un radošo nedēļu sadarbībā ar lielāko bērnu ģimnāzijas vidus direktoru rudenī atvērt mazo dizaina skolu. Jāsaka, šī ir skola, kurā jau darbojās politikas, ekonomikas, matemātiķu, videzinību, astronomu, baidos kādu nenosaukt, bet jau ir radošās partnerības projekti, un jau bērniem nevis skolotāji stāsta, bet profesionāļi vecāki no malas nāk un stāsta un ievada šajās nākotnes vai esošajās darbībās, kas būs viņiem vajadzīgs. Tad mēs mēģināsim rudenī vēl pielikt klāt arī dizaina domāšanu. Ar domu, protams, ka ne jau tap par dizaineriem, par ko mēs arī priecāsimies vēlāk, bet vairāk kā apzinātu, izglītotu lietotāju, empātisku, jebkuras profesijas pārstāvi. Tas, ka ekonomika ir mainījusies, sadarbība ir jau biznesa pamatā, Eiropas Savienība 2020 jau ir nospraudusi dizaina domāšanu un dizains kā izaugsmes faktors. Tajā brīdī lielākajam bērnam būs 20 gadi, mazākajam būs 15. Pagaidām tas ir manā ziņā, lai viņi spētu pēc skolas beigšanas iekļauties Eiropas Savienības un pasaules noteiktajos rāmjos vai mērķos un vīzijās, kas viņiem būs jādara. Protams, dizaina domāšana, kā mēs dzirdējām, ir cilvēku centrēts, un ja mēs domājam par bērnu, tad ir labākie rezultāti. Jāsaka, ka šis ir mans ilgstošākais radošais pienesums 18 gadus, kurš tapa ieklausoties bērnos un ar domām par to, kāda būtu tās radošās darbības, ko viņi varētu gūt. Katru vasaru es organizēju radošās darbnīcas bērniem bezbrīžu zināšanām ar profesionālu mākslinieku, dizaineru vadībā, ar mērķi, lai viņi apgūstu to, ko skolā viņiem nesniedz. Un vairāk kā 1500, jau 30 pāri, arī pat plus gadi pieaugušo ir gājuši cauri, un savā ikdienā ekonomikas analītiķos viņi joprojām atzīst, ka tas ir viņu brīnišķīgākais bērnības piedzīvojums. Mums ir labi piemēri tepat uz vietas, kā izglītības iestādē sadarboties ar sociālās aprūpes centriem. Tas ir pagājušā gada maģistra darbs, iesakņotāji. Šogad arī viens no centrālajiem kultūras Eiropas galvaspilsētas projektiem, kur Rīgas 6. vidusskolas sākumskolas bērni gāja uz sociālās aprūpes centru Ezerkrasti un savstarpēji mācījās, ko šie seniori, viņu zinātības, viņu dzīves pieredzi, ko mūsu jauniešu bērni nezina. Nākošais projekts ir Meet Me, šī gada maģistra darbs, bet savukārt šis bildes ir no bakalaura darba. Viens no šī brīža balvotākajiem mūsu Latvijas lepnuviem, Ligita Breģe, ar socializēšanos idejas risināšanu publiskajās telpās. Priecāsimies, ja skolās radīsies šāda iespēja
un būs bērniem vieta, kur satikties neformāli. Vēl viens iepriekšējo gadu maģistra darbs ir 3D tāfele, un diemžēl kopš 2012. gada, tikai 4 skolās šī iespēja ir rasta, un šī 3D tāfele tepat uz vietas Latvijā radītā ir 3 vai 4 skolu īpašumā izmantots matemātikās, ģeogrāfijās. Arī ar telpisko domāšanu, varbūt nemaz ne 3D printers, bet šāda 3D tāfele skolā. Un tīri teorētiski, protams, ka tā ir mijiedarbība, saskarsme, empātija, iejušanās, domāšana par otru, sadarbība, jaunu iespēju risinājumi. Un, ja mēs ikvienu lēmumu pieņemsim no tā, kā ir labāk otram, tad mēs nekļūdīsimies. Kādā veidā? Protams, šeit ir links saite uz dizaina domāšanas skolotājiem, kur izstrādājuši rīku ir IDEO, kompānija dizaina ar labām darba burtnīcām, soli pa solim, ejot cauri, lai mēs ik viens ikdienā varam praktizēt, jo mūsdienās dizaina domāšana jau ir attīstījusies kā metode. Bet es gribētu teikt to pašu, ko Mika teica, ka pats būtiskākais ir attieksme. Jo, ja mēs ar savu attieksmi parādām to, ka mazais cilvēks vai skolēns vai vecāks, jeb šis skolotājs ir svarīgs, tad patiešām mēs varēsim pēc 10 gadiem teikt, ka mums ir viena no pasaulē labākajām izglītības sistēmām, un mūsu bērni ir labākie ekonomikas veicinātāji tepat uz vietas. Jā, mēs uzklausīsim vienu otru, un šai brīdī, protams, ka ne jau es stāstīšu, kā būs, bet man studenti, skolēni, bērni stāsta, kā viņi vēlas, un man atliek tikai piepildīt un rast pareizos ceļus, pareizos rīkus, kādā veidā to pēc iespējas labāk risināt. Un te ir stāsts par prieku, optimismu, radošumu, zinātkāri, kas bija atslēgas vārdu Luīzes prezentācijā, un tas ir dizaina domāšanas, kad darīt to ar prieku, ar aizrautību, ar zinātkāri, kas ir kā vēl labāk, ko vēl darīt, lai pēc iespējas mēs dzīvotu labāk. Iespējamie risinājumi, aicinu jūs pēcpusdienā pievienoties darbnīcai. Būs šādi pārsteigumi. Un tikai to, ka novēlēt, ka domāsim viens par otru, pirms mēs darām, pirms mēs rīkojamies, kā tu jutīsies un kāds būs rezultāts katrai mūsu darbībai. Paldies jums!